Nu, ko prieks visus redzēt. Šodien man jāatvainojas, ka nevaru pieslēgties ar video kameru kaut kādu tehnisku iemeslu dēļ, bet tas nemaina būtību. Šodien mēs runāsim par kolagēnu, kas tad tas patiesībā ir, kāpēc viņš ir nepieciešams mums organismā. Un šodien tā godīgi pārunāsim par to, nu, kurš tad ir tas labs, jo tirgus ir pilns ar viņiem un daudziem ļoti interesē arī nu, peļņa. Bet šajā gadījumā kas man motivēja runāt par šo tēmu, ir tas, ka es pati sastapos ar dzīves situāciju, kad tu nezini, ko vairs darīt, vai grūti paiet, mugura sāp. Tā kolagēns bija viens no tiem, kas man palīdzēja dažu dienu laikā. Un arī šeit, šajā zumā, ir cilvēki, kam arī līdzīga pieredze bijusi, un es domāju, ka padalīsimies un pastāstīsim, un varbūt pat izdosies arī prezentāciju palaist kādā mirklī. Nu, lūk tā. Bet kāpēc tad mums ir nepieciešams kolagēns un kādas izmaiņas notiek mums organismā ar gadiem, par to pastāstīs Inga un Lūdzu vārds tev. Labvakar, dārgie draugi, šajā skaistajā vakarā. Redz, kā man rokā šobrīd ir kolagēna paciņa, skaista, jauna, neatplēsta. Priekšā ir 10 brīnišķīgas pudelītes, kurās ir iekšā ārkārtīgi garšīgs šķidrums. Par to pastāstīs vēlāk kāds cits, bet es pastāstīšu, kam tad ir domāts kolagēns. Kolagēns ir domāts visiem pieaugušiem cilvēkiem visos vecumos. Tātad tā kā bērniem pašiem izstrādājas kolagēns pietiekami daudz, sintezējas, tad tas nav nepieciešams, bet, teiksim, jaunām meitenēm, kurām ir problēmas, piemēram, ar matiem, vai tur, pieņemsim, skropstiņas ir pārāk īsas, vai tur uzacis, lai būtu skaistas, nu, tad ārējiem skaistumam, un, protams, arī iekšējiem šaubām, ja? Bet tieši jaunās meitenes izvēlētos kolagēnu vairāk, lai būtu skaisti mati, lai būtu skaistas un pievilcīgas, ja? Bet ne jau tikai jaunās meitenes vēlas būt skaistas un pievilcīgas. Tad katrs no mums var būt par iemeslu cita cilvēka veselībai. Tas nozīmē, ka es iesaku kādam citam cilvēkam, un es priecājos, ja viņam uzlabojas sejas āda, ja uzlabojas matu struktūra, ja uzlabojas nagu un vispārējie tādu šūnu stāvoklis, kurš ļoti, ļoti prasa kolagēnu. Tātad, sievietēm reproduktīvajā vecumā lieliski noder mazā iegurņa orgānu stiprināšanai. Piemēram, pretmaksas noslīdējumu vai, piemēram, urīna nesaturēšanas gadījumos, ja? Tas gan vairāk droši vien tādiem vecākiem cilvēkiem. Tātad klausieties, saites, locītavas, muskuļi, acu āboli, sejas āda, lokanība, viss ir atkarīgs no kolagēna. Un vecāki cilvēki noteikti izbēgs no gūžas operācijām, ja lietos kolagēnu. Teiksim tā, mans ieteikums ir Coral Detox, attīrīt organismu, iegādāties kolagēnu un uzreiz arī biluronu, kur ir hialurona skābi, ja? Bet šobrīd tā kā mēs runājam tieši par kolagēnu, es vēlos atgādināt, ka tieši šajā mēnesī mums ir atlaide, brīnišķīgi liela un skaista atlaide. Man pat nesen bija tāda situācija, ka es biju ļoti piekususi un man bija grūti uzkāpt pa kāpnēm. Es vienmēr sevi esmu uzskatījusi par diezgan lokanu cilvēku un tādu diezgan fiziski attīstītu. Un te pēkšņi, es nevaru pa kāpnēm uzkāpt. Meitenes, ticiet man, šis te kolagēns, es gan viņu lietoju mazliet vairāk tās dieniņas, kad es sajūtos, jā, izcili. Tagad pa 2 pakāpieniem uzreiz. Turklāt man pirms mēram mēneša gadījās salauzt kājas mazo pirkstiņu. Lūk, un apmēram jau pēc 3 dienu kolagēnu lietošanas es sajūtu, ka ir labi. Jau vairs nav tā, ka tagad vairs nevar apģērbties, vai ne? Pēc nedēļas es jau varēju novadīt bērnu pasākumu. Principā tie, kas atcerās, ka es tajā pasākumā pat dejoju. Kā man tas izdevās? Acīm redzot, pateicoties kolagēnam. Noteikti, vai ne? Un arī vēl es gribēju atgādināt to, jūs te redzat visi, ka man ir brilles. Tā gan ir tuvaredzība, bet reizēm nogurst astiņas sēžot pie datora. Vai arī kaut ko lasot, vai kaut ko darot, vai kaut ko rakstot, ja? Un tad ir nepieciešami acu vingrinājumi. Un lai acis būtu
pietiekami veselīgas, ir nepieciešams ne tikai luteīns, kas ir mūsu vitamīnos viziprājumi, bet arī kolagēns. Jo tieši kolagēns ir pamatā saišu stiprumam. Un kā jūs paši saprotat, mēs visi sastāvam ne tikai no ūdens, bet arī ļoti lielā mērā no kolagēna. Evitiņ, vai es atbildēšu tavu jautājumu? Jā, esmu pieslēgusies paralēli caur telefonu. Ko es gribēju pateikt to, ka paldies tev, Ingūniņ, tu arī ļoti daudz mācījusies un ļoti daudz arī uzzinājusi, teiksim, par kolagēnu tādu to būtību, jā, ko tas dod. Bet vārds varbūt būtu šobrīd Ivetiņai. Iveta saskarās ļoti daudz ar cilvēkiem katru dienu un dzird arī gan tās sūdzības, gan tos rezultātus. Bet kāds tad tas kolagēnam, kādam kolagēnam tad ir jābūt, lai viņš vispār nonāktu mūsu organismā, mūsu šūnās? Jā, labvakar visiem. Kolagēnu piedāvā mums daudz firmas un dažni dažādu. Ja? Un, lai mēs neapjuktu šajā piedāvājumā, ja, ir vērts papētīt šos kolagēnus un tā kā atrast priekš sevis to labāko. Ja? Un būtībā ir tā, ka kolagēns mūsu organismam ir ļoti vajadzīgs, tā kā Ingūna stāstīja. Ja? Tas nav nekāds mīts, tas nav nekāds bizness, ja, kā citi saka. Tas ir reāli vajadzīgs olbaltums mūsu organismam, ja? Lai uzturētu mūsu saistaudus labā stāvoklī. Un, protams, ādu, matus, zobus, acis, nagus, ja? un muskulīšus, kauliņus. Ja? Visam, kam ir vajadzīgs mūsu kolagēns. Un, protams, arī ar kolagēnu palīdzību mēs varam mazināt celulītu, ja? Sakarā ar to, ka āda paliek elastīgāka, ja? Un tos urbulišus vairs nevar tik ļoti redzēt. Tā kā kolagēns mums ir ļoti vajadzīgs, tas ir viennozīmīgi. Un tad, protams, kāds kolagēns mums ir vislabākais, ja? Un šeit mums piedāvā sauso, tā kā pulveri, jā, vai arī šķidro kolagēnu, ja? Un, teiksim, kuru būtu labāk izvēlēties? Sauso pulveri, kas tā kā, vairāk no lielopa ir, vai nu šo te šķidro, kas ir no jūras zivīm un hidrolizēts un peptīda formā, ja? Man viens tāds ļoti gudrs cilvēks tā kā piemēra tādu stāstīju. Viņš saka, ko tu labāk izvēlētos priekš sevis sažūšu ābolu vai tādu sulīgu, svaigu, labu ābolu, ja? Un es saku, protams, to sulīgos svaigo. Un viņš saka, no šo kolagēnu arī tāpatām, ja? Jo no šī te sažūša ābola organisms vairs nedabūs, tās vajadzīgās vielas tik labi un tik daudz, kā tomēr no tā svaigā. Ja? Tāpat ir ar šo kolagēnu. Ja mēs lietojam pulverīti, ja, tad, protams, tas rezultāts varētu nebūt tāds, kādu mēs gaidītu. Ja? Tāpēc iesaka lietot šķidrā veidā šo kolagēnu un tieši to, kas ir hidrolizēts un peptīda formā. Ko tas nozīmē? Hidrolizēts peptīdu kolagēns. Ja? Tas nozīmē, ka tas kolagēns ir sašķelts tādās mazās daļiņās, un tieši šīs te mazās daļiņas ļoti labi uzsūcās mūsu organismā caur zārnu traktu. Ja? Tā kā šādu kolagēnu būtu lietot vislabāk. Un, protams, arī jāskatās, cik liela deva šī paša kolagēna, cik liela deva ir iekšā šajā piedāvājumā. Ja? Vislabākais ir tas kolagēns, kur ir piedāvājumā 10 grami, teiksim, tā viena deva 10 gramus diennakti. Tā kā skatāmies, pētām, un, protams, arī ļoti svarīgi ir kolagēna lietošanā, ja mēs lietojam C vitamīnu, ja, jo tas palīdz sintezēt kolagēnu. Un skatāmies to piedāvājumu, kur jau ražotāji šim kolagēnam jau ir pievienojuši klāt C vitamīnu. Ja, tā kā tas arī ir ļoti svarīgi. Tā kā skatāmies šīs te lietas, ja, un ņemam to pašu labāko priekš sevis. Paldies, Ivetiņ. Manuprāt, jau ir tā, ka man svarīgākais ir rezultāts. Un, protams, lai tas nenodara manā organismā kaut ko sliktu, kā arī man nerada nekādu pieredumu.
Un pēc manas pieredzes, ko es lietoju kādu kolagēnu un jau mani tuvākie, tas ir peptīdu kolagēns, ja, kur izstrādājuši ir zinātnieki un ārsti. Un kas vislabākais, man patīk ātri pastāstīšu vienu piemēru, ja man radiniecē bija šmorļa diska trūce, kuru atklāja Dānijā. Un bija tāds gadījums, ka viņa pat nevarēja piecelties no gultas. Viņa diezgan jauna meitene, un ko darīt? Ja? Tad viņa pat vingrot nevarēja. Bet mazs bērns jāskrien pakaļ, nezināja vairs, kā risināt. Un tad viņa griezās pie maniem. Protams, ar ārsta palīdzību izrakstījām arī tādu pretiekaisuma programmu dabīgā veidā. Un tād viņa teica tā, es gribu kolagēnu, man tur grumbiņas. Ja? Bet kāds bija rezultāts? Lietojot šo te kolagēnu ar peptīdiem, ja? Viņai šis te disks, kas bija izvirzījies no vietas ārā, iegāja atpakaļ tieši tā iemesla dēļ, ka šī te kabatiņa, kas ir šie te saistāudi, ja, bija ļoti, teiksim, tāda vāja, ja, līdz ar to, tad, kad lietoja kolagēnu, nospriegojās šī somiņa un iebīdījās atpakaļ disks. Kādi rezultāti un kāds secinājums bija tāds, ka viņa vairs nedzēra nevienas ķīmiskās precāpju zāles, jo viņai tās vienkārši vairs nevajadzēja, vairs nesāpēja. Viņa varēja arī droši vingroti, sportot un tāds liels prieks īstenībā. Un tāpēc es tūlīt mēģināšu, arī parādīt jums uz ekrāna šo te kolagēnu peptīdu, kas man tik ļoti patīk, un ir arī šis te lieliskais rezultāts. Tā. Tūlīt atradīsim. Re, kur viņš ir. Un kāds noteikti pasakiet, vai jūs redzat. Ir redzams uz ekrāna? Jā, man liekas, kad ir. Brīnišķīgi. Tātad, jā, par šo te kolagēnu, kas ir hidrolizēts, jā, tātad, kā Ivetiņa teica, šis arī būs tas, kurš ir smalki sašķelt šī te molekula, lai viņa vieglāk uzsūktos mūsu organismā, jā. Tātad ir no ziltiņām, tas ir arī, man liekas, ļoti labs. Un šeit mēs arī redzam, kad ir gan pirmais, gan arī trešais šis te etaps, ja, teiksim, šie te peptīdi, kas ir nepieciešama arī kaulu locītavu veselībai, ja. Kas te vēl man ļoti patīk, kad ir biotīns. Un šis te biotīns ir šis sērs, kas palīdz gan matujam, nagiem, ja, saistāvdiem, skrīmšļiem, ļoti, ļoti svarīgs produkts, ja. Un tas ir kopā gan ar C vitamīnu, kā Iveta teica, ka tas ir nepieciešams, lai šī te sintēze notiktu, un arī B6 vitamīns, ja, kas palīdz kolagēnu peptīdiem veidot kolagēnu šķiedras. Tas ir vienots kolagēns, kam tad ir šie te brīnišķīgi rezultāti. Par rezultātiem es arī pastāstīšu pēc tam. Jā, un ko es gribu arī teikt, ka man ļoti patīk šī stikla pudelīte, kura ir ļoti, šis te mērs jau ir ielikts, teiksim, mēs nevaram pārdozēt nekā, un viņš ļoti labs arī būs dažādu vecumu, arī pat bērniem, ja tas ir nepieciešams, jā. Nu, lūk, jā, un es gribēju jums parādīt šos te pāris rezultātus, tūlītās, kādi ir. Tātad mēs redzam šeit, paskatīsimies, jūs redzat? Var redzēt rezultātu jau? Vēl nē. Vēl nē, jā. Tūlītās mēģināšu tad vēlreiz. Ir pētījuma rezultāti, jā, tagad bija tikko, jā. Ir, jā. Lūk, šeit mēs varam redzēt sievieti, ja, kādas ir izmaiņas. Ja. Man prieks arī par to, ka bieži vien, kad cilvēks ir uzkrāsojies un tad mēģina kaut ko nofotografēt un liekas, nu kā tad bija pirms un pēc, bet šeit mēs redzam pilnīgo pretējo efektu, kad sieviete nav uzkrāsojusies ar kosmētiskiem līdzekļiem un āda ir daudz labāka, ja, un arī pat uzacis, tāpēc, ka tie ir mūsu mati un tādā veidā. Tāpat šeit varam redzēt arī, kāda ir āda palikusi, ja, pirms un pēc. Tāpat arī šeit. Jūs varat redzēt? Jā, vienkārši man laikam nedaudz lēnāks ir telefons. Tepat arī var redzēt, kādi bija izsitumi uz vaidziņa meitenei, ja, un kā ir tagad arī tāds brīnišķīgs rezultāts. Var redzēt, jā? Noteikti sakiet kaut ko, es vienkārši. Mēs neredzam, mums ir iepriekšējā meitene. Ok, skaidrs.
Vēl viena meitene. Nē, tā bija Jā, ļoti iepriekšēja. daudz īstenībā bildes ir, bet laikam, nu, internets ir internets, kāds viņš mums te ir. Šodien ir īpaša diena, staigā liela mākoņa, tāpēc mēs katrs Jā, redzēsim atšķirīgā laikā. te var Mēs redzēt rociņu arī redzam. šādu. Jā, parādīšu arī vēl kādu citu. Un es domāju, ka es tikmēr varu palaist šos attēlus, lai jūs redzat. Un varbūt tām, Solvetīm, tu vari pateikt kādu savu rezultātu, kāds tev ir bijis. Jā, man ir pat vairāki. Es tagad vēl mašīnā, bet nav svarīgi varbūt. Pirmām kārtām, pēc lielām slodzēm, lai nesāpētu muskuļi, lai nebūtu liels nogurums, vienkārši perfekti. Bet tad es daru tā, kad ir tiešām bijusi liela slodzes, kolagēnu iedzeru vakarā un iedzeru no rīta. Un, godīgi sakot, ar to jau arī pietiek, lai mans organisms būtu jau spēka atkal pilns. Un kas man bija par lielu pārsteigumu, ka citreiz man tomēr 1, 2 dienas vai pat 3 sāp muskuļi. Man vienkārši, es otrā dienā jutu, bet viņa man nesāpēja un vienkārši pārgāja. Tas tā ir viena lieta. Otra lieta, tā kā man ir darbs ar balsi, ne tikai kā skolotājiem, bet arī koncertos. Kolagēns ir tā lieta, kas man ļoti palīdz arī pie lielām slodzēm, pie tā, lai atjaunotu visas manas balssaites, jo tās arī ir saites, tā kā perfekti skolotājiem, visiem, kam ir darbs ar balsi. Un trešā lieta, kas ir jaunai meitenei, manai meitai, kurai ātri augot pusauģu vecumā, tagad viņai 17, bet tādas problēmas vairs nav. Tas bija kaut kādos 14 gados, kad viņai augot aizmugurē uz augšstilbiem un pie celīšiem otrā pusē, tā kā strijas parādījās, tā kā ir sīvietēm pēc dzemdībām. Bet viņa ātri auga un nespēja tas tikt viss līdz, un praktiski pēc nedēļas, es saku, Sīvi, tu redzi savas kājas, viņai vairs pēc nedēļas jau bija pazudušas šīs tās strīveidīgās tie veidojumi, tad ir zilgani, ja? Tie, kas ir saskārušies, zina, kā tas ir un cik grūti ar to tik galā, tā kā vienkārši perfekti, ne tikai mums, kas jau ir ne tikai pusauģu vecumā, bet tiešām arī pusauģiem. Unikāls produkts. Paldies, Alviti, ļoti brīnišķīgi. Tā, es mēģināšu vēl kādu bildi varbūt nošērot, ja? Arī, kas ir ļoti saistoši ar kaklu, ja? Ļoti daudziem nepatīk šīs te līnijas, es zinu, manai draudzenei arī. Un redzēt, cik interesanti, kā pamainījies viss ir, ja? Ļoti, ļoti efektīvi, jā. Un varbūt vēl kāds, kurš vēlās izteikties, var droši kaut ko piemetināt, pateikt. Es tikmēr varu parādīt bildes. Editiņas ļoti vēlējos piebilst. Tiešām tas arī mans rezultāts. Tātad man ir 55 gadi un manam vecākajam dēlam ir 31. Un viņš bija tāds puika, kurš piedzima, viņam bija 4 kg un 100 gramu un tāds kārtīgs čalis, jā. Un man saplēs vēderu. Vai, es ceru, ka jūs zinat, kas ir strijas. Nu, nepatīkama lieta īstenībā, jā. Iedomājieties. Un tad, kad es sāku lietot kolagēnu, nu, cik ceļu kolagēns ir Koreļu klubā, nu, 7 gadi varbūt arī nav. Es neatceros vairāk, kad viņš parādījās. Es sāku lietot kolagēnu un meklēju savas strijas, nav vairāk. Tas nozīmē, iedomājieties, dzemdības bija kad? Sen. Un tas nozīmē, ka mēs atjaunojamies. Jūs varat iedomāties, un kolagēns ļoti, ļoti palīdz. Tā kā mīļās māmas, kurām ir strijas sen atpakaļ bijušas, tagad jūs varat būt jaunas, skaistas un spraunas. Jā, brīnišķīgi, paldies, Ivetiņ, vai tev ir kas, ko pateikt vēl? Varbūt kādam ir jautājumi? Jā, es gribētu pastāstīt arī to, ka ļoti svarīgi ir lietot arī ūdeni kolagēna laikā, jā, pietiekošā daudzumā, lai veidojās šie elastāni, jā, lai nu, redz, jā, Ingona jau mums nodemonstrēs tūlīt, bet tas tiešām ir ļoti svarīgi, jā. Un, nu, ja mēs nelietojam pietiekošā daudzumā šo ūdeni, tad nebūs tā rezultāta, jā. Jo kolagēnam vajadzīgs šis ūdens, lai, nu, tiešām, jā, būtu šis rezultāts. Jā, un vēl, ko es gribēju pateikt, kam interesē, jā, ir 10% atlaidi Ivetiņ, man liekas, ne šomēnes kolagēnam, jā? Jā, un tā kā var izmantot droši. Jā, tas nozīmē to, ka mēs varam iegādāties ar atlaidi šīs 30 pudelītes, jā, un katrā pudelītē ir 10 grami kolagēna, jā, tiešām, nu tā. Un līdz mēneša beigām būs. Tad jau vēl laiciņš.
Mēs Nu, ko? nomējam 16 eiro sanāk, vai ne? 16 laikam, principā. Ir vairāk, ja? Sanāk. Jā, nu, lūk. Jā, Iviti? Es vienkārši piekrītu Ingūnai, kad mēs iekonomējam 16 eiro. Ja? Tā kā šie 10%. Nu, skaisti, paldies. Tā kā tiešām es par ko gribēju vēl piemetināt, ka cilvēki, man draugi, daži lieto kolagēnu 2-3 gadus. Un tad man saka, klausies, man kaut kāds rezultāts ir. Tāpēc es tomēr domāju, ka tas ir ļoti ilgstoši. Mēs tomēr lietojam un aknām nierēm ar to jātiek galā, ko mēs ieliekam. Es uzskatu, ka, ja lietojam kolagēnu, šim rezultātam ir jābūt vēlākais pēc 2 mēnešiem. Ja viņš uzsūcās un viņam ir spēks un tas ir no dabas, tīrs produkts. Tāpēc es uzskatu, ka ir arī non-stopā jālieto. Mēs padzeram, mēs jūtam, ka pietiek, un varbūt kaut kad gadā atkārtojam šo te reizi pēc nepieciešamības. Bet ilgstoši visu laiku to, varbūt, ja ir kaut kāda rets gadījums, jā. Tā kā tiešām iesaku, un ja ir kādi jautājumi, droši rakstiet, un gan jau tiksimies kādā citā zumā vēl. Būs arī ieraksts, un, ja nepieciešams, varam aizsūtīt šos rezultātus. Ir vēl ļoti, ļoti daudz viņu īstenībā. Jā, Ivetiņ, jā. Es gribu vēl pateikt, ja, ka ļoti svarīgi ir mūsu zarnu trakts kādā stāvoklī, ja, lai šis kolagēns uzsūktos. Ja. Ja mūsu zarniņas ir aizaugušas un ir tīras, tad, protams, kolagēns arī neuzsūksies tik labi. Un arī ļoti svarīgs ir mūsu organismu stāvoklis, cik mēs esam stresa noturīgi. Ja. Ja mēs esam stresā, tad arī šis kolagēns neuzsūksies tik tā, kā vajadzētu. Ja? Tā kā, ir visādi nosacījumi. Ja, vēl. Jā, Ivetiņ, tā kā nākamās tēmas - organisma attīrīšana un ko mēs varam stresa gadījumā darīt, kā varam atbalstīt arī savu nervu sistēmu, vai ne? Nu, Jā. ko, lai visiem foršs vakars, un tad jau tiksimies nākamajā reizē. Paldies, kas klausījās un klausīsies šo zūmu, lai noder. Jā, visu labu! Paldies!